Labdien! Mans vārds ir Alīna, un es domāju, ka mēs varam arī sākt. Šodien ir līderi projekta infodiena. Tā būs vispārējā informācija par līderu programmu un par projektu kārtu, kas ir šobrīd ir atvērta līdz 8. oktobrim. Mēs secīgi iziesim visiem slaidiem cauri. Un tie, kas ir šobrīd klātienē, jūs droši varat rakstīt jautājumus komentāru sadaļā. Un tad pēc prezentācijas centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad pirmais, ko es gribu jūs iepazīstināt, ir ar līderu pieeju. Līderu pieeja ir tāda atšķirība, ka tā ir no apakšas uz augšu virzīta pieeja, kur paši iedzīvotāji ir noteikuši savas vajadzības, ir apkopotas šīs vajadzības stratēģijā. Un ir vietējā rīcības grupa, ja partnerība, kas apvieno teritorijas pašvaldības, uzņēmējas biedrības un aktīvos iedzīvotājus un šo te stratēģiju īsteno. Un pateicoties tam, ir pieejams šāds te konkurss, un finansējums nāk no kopējās lauksaimniecības politikas. Šī prezentācija arī būs pieejama mūsu mājaslapā un arī pie ieraksta YouTube kanālā. Tad patās jūs varat noskatīties video, tad tas ir aptuveni 10 minūtes par līderu pieeju, par principiem un kas tas tāds ir. Nu, lūk, un tātad būtiskākais ir tas, ka Pierīgas partnerības darbības teritorija ir Mārpas un Olainas novados, līdz ar to mēs atbildam par šīs te teritorijas attīstību un esam apkopojuši vajadzības. Un ja jums ir idejas, kuras jūs vēlaties īstenot konkrēti citās teritorijās, šeit ir pieejami kontakti, tad šādas te vietējās rīcības grupas ir visā Latvijas teritorijā, izņemot Republikas pilsētas, un jāņem vērā, ka katra vietējā rīcības grupa var noteikt savus ierobežojumus, savas prioritātes atbilstoši vietai. Un tā būtiskākā lieta, kad ir jūs skatāties no projektiem, no konkursiem, jā, ka šeit ir projektam ir jāatbilst stratēģijai, jūsu projekta ideja dot ieguldījumu konkrētajai teritorijai un tā īstenošanas vieta arī ir šeit. Un šeit ir likumiskais ietvers, ar kuru jūs varat iepazīties. Ministra kabineta noteikumi konkrētam pasākumam, mūsu stratēģija, kas ir arī pieejama mājaslapā. Un papildus noderīga dokumentācija, ko jūs pēc tam varat pētīt, ir gan Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, gan arī Pierīgas partnerības mājaslapā zem sadaļa līderi atbalsta nosacījumi. Nu, tā īstumā gribu ieskicēt jaunās stratēģijas mērķus un rīcības. Tad mūsu mērķi ir attīstīt vietā uzņēmējdarbību un attīstīta pilsoniskā sabiedrība. Un šobrīd šeit jūs redzat atbalsta rīcības, un šobrīd ir kārta atvērta 3 no tām. Un šobrīd konkurss ir atvērts, ir pieejams gandrīz vai vairāk nekā 500 000 eiro. Ņemot vērā, ka projekta iesniegšana ir tikai un vienīgi elektroniski lauku atbalsta dienesta elektroniski pieteikšanas sistēmā, un šeit arī ir saite uz trešās kārtas sludinājumu, kurā ir pieejami padziļināta rīcība apraksti un vērtēšanas kritēriji. Nu, lūk, un iziesim cauri šobrīd pa rīcībām. Pirmais mērķis ir attīstīt viedā uzņēmējdarbību. Līdz ar to, ja jūsu ideja ir saistīta ar uzņēmējdarbības veicināšanu, stiprināšanu, tad aicinu
skatīties uz šīm te divām rīcībām. Šeit ir izsludināts, tad pirmā ir atbalsts uzņēmumu biedru risinājumu ieviešanai, un otrs ir atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā. Pirmajai rīcībai ir attiecināmās izmaksas ir līdz 100 tūkstošiem, un otrajai ir 15 tūkstoši. Un te jūs redzat arī kopējo finansējumu, kas ir pieejams šajā kārtā. No mūsu puses tas ir tas finansējums, viss, kas ir šobrīd arī pieejams Pierīgas partnerībā. Līdz ar to, ja jums ir idejas un jūs domājat, varbūt tās nākamajā kārtā, es iesaku pacensties un īstenot to šajā kārtā. Un mēs runājam par viedo uzņēmējdarbību, un šeit ir apraksts vai definīcija to, ko mēs redzam, tad pēc būtības tie ir netradicionāli radoši risinājumi jūsu uzņēmējdarbībai. Tās var būt uz ilgspēju, uz digitālo, uz mobilitāti vērstiem, bet jebkura ideja šobrīd ir arī ar pievienoto vērtību un, protams, meklējam inovatīvas risinājumus un pakalpojumus šajā teritorijā. Tātad, kas var iesniegt projektus? Projektus var iesniegt juridiski vai fizisks personas, kas veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nav lielāks par 150 tūkstošiem eiro pēdējā noslēgtajā gadā. Un jāņem vērā arī to, ka, ja jums ir vairāk uzņēmumi, tiek skatīti arī saistīti tās personas un uzņēmumi. Un te arī jāņem vērā, kas veic saimniecisko darbību, tad ko tas nozīmē, ka jums ir jābūt iesniegtam gada pārskatam par iepriekšējo periodu, tas nāk par 24. gadu, un tad jūs esat esošs uzņēmums. Ja jūs neesat vēl saimnieciskās darbības veicējs, tad arī projekts var iesniegt fiziska vai juridiska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. Tāpat tās lauksaimniecība pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un pašvaldības koprojektos. Koprojekti nedaudz apakšā ir skaidrots, ka koprojekts ir, kad vairāki, vismaz divi partneri īsteno projektu kopā, un starp viņiem ir noslēgts sadarbības līgums, un viņi arī rādītāji sasniedz kopīgi. Nu, lūk, kādās jomās ir atbalstāmi projekti, tad produktu un pakalpojumu radīšanai vai attīstīšanai, virzībai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanas, darba apstākļu radīšanai, tāpat laikā arī darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ja jums nepieciešams kādas apmācības, un jā, arī produkcijas realizācijas vidas radīšanai vai labiekārtošanai, tā skaitā arī internetu veikalu, tirzniecības vietas un citas lietas. Šeit ir noteiktas dažādas aktivitātes, kas nav atbalstāmas tieši uzņēmējdarbības, ja jums ir lauksaimniecība vai zvejniecības, kas ir primārā lauksaimniecība, tad ir atbalsta programmas lauka atbalsta dienestā. Uz šo var nākt uz pārstrādi. Nu, lūk, te ir uzskaitīti tas, kas ir attiecināms. Tad jaunu pamatlīdzekļu iegāde un programmu nodrošinājumu iegāde. Tad ir arī specializēto transporta līdzekļu iegāde, kas jau ir pielāgota konkrētu pakalpojumu veikšanai, piemēram, mobīlās ēdināšanas vietas vai, jā, kas veselības nodrošināšanai. Tās arī var iegādāties konkrēti pakalpojumi. Tālāk ir dažādas tehnikas, kas ir nepieciešamas turisma pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir kvadricikls, bet tur ir jābūt vismaz 2 gadus turisma pakalpojumu sniedzējiem. Nu, un ir iespēja arī jaunas būvniecības vai pārbūves.
tāpat tās interneta veikals un arī visas izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko attiecību saistītām izmaksām, kas jums ir nepieciešamas jūsu produkta tēla veidošanai vai dalību izstādēs, to arī var iekļaut. Un, jā, tad licenšu izmaksas, ja tās nepārsniedz 10%, un arī var darbinieku dalību mācībās. Un tad ir, kāda ir, tad ir atbalsta intensitāte. Pamata atbalsta intensitāte ir 40% no jūsu projekta attiecināmām izmaksām. Piemēram, ja jums projekts ir kopējās izmaksas ir 10,000, tad atbalsts ir 40% no tiem. Var tikt paaugstināti līdz 65%, un te ir uzskaitīti tie gadījumi, kad var saņemt paaugstināto atbalsta intensitāti, un vai tās ir publiskā infrastruktūra, kas ir labi iekārtota iepriekšējās stratēģijas ietveros, tad tur ir arī mājaslapā ir pieejams saraksts. Tad ir, vai jūs jau esat šobrīd sociālais uzņēmums, vai arī jūs īstenojat konkrēti to darbību konkrētajās nozerēs, kas ir atbalsta prioritārs no pašvaldības puses. Tad šeit ir uzskaitīts. Tā būtiskākā kā atšķirība starp to pirmo rīcību, kur bija jau 100,000 attiecināmās izmaksas, un otro līdz 15, tas ir tas, ka līdz 15,000 ir atvieglota projekta dokumentācija, ir vienkāršāks process, nav tik lielas uzraudzības, un šeit ir daži noteikumi, kad uz šo te 1, 2 rīcību var nākt tikai fiziska persona, kas vēlās uzsākt, vai juridiska persona, kas darbojas neilgāk par 18 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža. Un darbības teritorija ir jābūt ārpus Mārpas un Olainas pilsētām. Tad tā ir jābūt lauku teritorijai. Bet šeit var tās lietas, kā piemēram attiecināmās izmaksas, kas ir arī mazlietotu pamatlīdzekļu iegādēji, mazvērtīgais inventārs, līdz ar to tādas lietas, ko citā programmā nevar, bet šajā konkrētajā rīcībā nav attiecināmas būvniecības izmaksas, un šeit var saņemt avansu, kā jau jūs redzat, 80% no publiskā finansējuma apstiprināšanas, un tad otrs 20% jūs saņemat tad, kad jūs esat sasnieguši to rādītāju, ko jūs vēlaties sasniegt, piemēram, konkrēti apmeklētoju skaitu turisma mītnē. Un tad arī projekts ir noslēdzies. Tā kā šī rīcība ir vairāk uz rezultātu balstīta, un tas ir jauninājums salīdzinoši ar iepriekšējā līderu kārtām. Nu, lūk, šis pirmais bloks bija saistīts ar ekonomiku. Es īsi ieskicēšu arī nākamo bloku, kas ir pilsoniski aktīva sabiedrības mērķis veicināt, un tā ir pirmā kārta, kas ir atvērta šobrīd. Un šīs mērķis ir veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Um, Viena projekta finansējums līdz 30,000, un te ir mērķis dažādot kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu pieejamību, mūža izglītību un kopumā iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Un gan jauniešiem, gan mērķu grupu iesaistis un rodot pievienoto vērtību arī ne tikai uzņēmējdarbībai, bet kā mēs pavadam savu brīvo laiku un sabiedrībai kopumā. Ko šeit nozīmē sabiedriskā labuma projekts? Ir projekts, kura mērķim nav komerciāla rakstura un kurš publiski pieejams, kuru ieņēmumu par sniegto pakalpojumu nav kvalificējumi kā peļņa. Un šeit ir norādīts, kādas jomas ir atbalstām, tad vietējās teritorijas sakārtošanas, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamības, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Nav atbalstāmas mācību izmaksas un teritorijas labiekārtošanas darbi.
Kas var iesniegt projektus? Tās ir pašvaldības, biedrības vai nodibinājumi, reliģiskās organizācijas. Šī ir aktivitāte, kurā var iesniegt tikai biedrības nodibinājumi, jo uz uzņēmējdarbību biedrības nodibinājumu nevar startēt. Un fiziska persona, kura ja viņa veic saimniecisko darbību, tad citā nozarē. Bet jāņem vērā arī, ja jūs esat uzņēmums un jūs veicat saimniecisko darbību, tad šajā rīcībā jūs varat pielāgot savu vidi cilvēkiem ar kustības traucējumiem un jā, pielāgot, izbūvējot labierīcības, toaletes, dušas telpas. Nu, lūk, tādas ir arī iespējas šajā rīcībā. Un šeit ir jauna pamatlīdzekļu iegāde un būvniecības izmaksas. Un atbalsta intensitāte šajā programmā ir 70%, un tā tiek paaugstināta šajos konkrētajos gadījumos, ja projekti iesniedz biedrība, kas darbojas ciema vai apkaimes teritorijā, ja tiek pievienots sabiedrības izstrādāts ciema vai apkaimes attīstības plāns, ja projekta investīcija tik tieši paredzēta projekta mērķa grupas personām, un ja pašvaldība īsteno koprojektus. Tas ir koprojekts bijis un paskaidrots, ka iepriekš, ka biedrība vai nodibinājuma sadarbība ar pašvaldību, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma projekts līdz ar to. Tad tas būs kā koprojekts. Un maksimālā atbalsta intensitāte šeit ir 90%. Lūk, tā ir īsi izrunājot par atbalsta lietām, bet tagad es gribētu ieskicēt projekta iesniegšanas un līdz īstenošanai. Tātad projekta iesniegšana ir līdz 8. oktobrim. Elektroniskā sistēma pieļauj, ka līdz pusnaktim, bet ņemat vērā, lūdzu, neatstājiet sev um, lieki, tās saka, negulētas tās lietas, ja jūs iesniegsiet vēlāk, projekts netiks pieņems. Līdz ar to sākat gatavoties laicīgi. Nākamā lieta, kad jūs iesniegsiet projektu, tad vienu mēnesi tieši partnerība vērtēs projekta atbilstību stratēģijai un vai ir ieguldījums teritorijā. Pēc šī te posma tiek projekti nodot lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienas jau vērtē projekta to atbilstību noteikumiem, publiskā finansējuma vai cenu aptaujas dokumenti, naudas plūsmas, jā, atbilstošas. Un tad jums ir, kad jūs esat saņēmuši lēmumu, jūs varat īstenot. Īstenošanas termiņš ir 1 gada laiks, ja ir pamatlīdzekļi, un vai līdz 2 gadiem, ja ir plānota būvniecība. Un šobrīd arī, tad, kad jūs būsiet īstenojuši, tad ir uzraudzība, kas ir 5 gadus, bet, ja summa ir līdz 50 000, tad jūs varat samazināt projektu īstenošanas uzraudzību līdz 3 gadiem. Nu, lūk, tās būtiskākās lietas, ko mēs arī gribam ieskicēt, ka pēc projekta īstenošanas jūs varat organizēt arī projekta atklāšanas pasākumu, ko mēs aicinām un iepazīstināt sabiedrību un savus sadarbības partnerus ar to, ar jauno pakalpojumu. Tad noteikti iesakam jau laicīgi domāt par priekšfinansējumu projekta īstenošanai, jo, jo projektu ir iespējams arī dalīt pa daļām, vairākām līdz pat 5. Nu, lūk, un tas būtiskākais arī, domājot par projektu, jums ir jādomā arī par rādītājiem, ko jūs sasniegsiet, īstenojot projektu. Šeit ir norādīti rādītāji, ko jūs varat apdomāties. Visvienkāršākais, man liekas, ir tas neto apgrozījums,
vismaz 20% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas. Tas ir, ja jūs tos pašus 10 000 attiecināmās izmaksas, tad trešajā gadā, ja jums ir 5 gadu uzraudzība, tad, jā, jums ir jābūt 2 000 ieņēmumiem gadā. Tie ir ieņēmumi, tā nav peļņa. Nu, lūk, tā kā pie rādītājiem tas ir tas rezultāts, ko jūs izdarīsiet, sasniedzot un investējot jā, līdzekļus savā darbībā. Bet ņemot vērā, ka šie te sasniedzamie rādītāji, tie ir uzņēmējdarbības projektiem, tie nav sabiedriskā labuma. Nu, lūk, un šeit ir dažādi uzskaitīti vēl papildus lietas, kas ir jāņem vērā, kas ir pie uzņēmējdarbības projekta. Būtiskākais, ko no šīs saraksta gribu atzīmēt, to, ka, ja jūs nākat kā fiziska persona, tad jūs iesniedzat projektu, bet projektu īstenot, tad iegādāties iekārtas jūs varēsiet tikai tad, kad būsiet kļuvuši par SIA vai pašnodarbināto. Un tad svarīgās lietas, kas ir projekta iesniedzamie dokumenti, tad šeit ir īsi, jo mēs detalizētāk mēs pārunāsim par šo, tad, kad būs arī projekta veidlapa, tad ir projekta veidlapa, un tad ir elektroniski pieteikšanās sistēmā. Tad ir īpašuma apliecinoša dokumenta, tad, kurā vietā jūs to īstenosiet. Ja tas īpašums pieder jums, tad tad viss kārtībā, bet ja jūs plānojat nomāt, tad ir jāpievieno nomas līgums vismaz uz 7 gadiem. Uh, Cenu salīdzināšanas dokumenti tie ir vismaz 2 derīgi piedāvājumi pamatlīdzekļiem. Tās var būt interneta izdrukas, un arī pašnovērtējuma veidlapa, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Tas ir jūsu pašvērtējums pēc atbalsta kritērijiem. Un būvniecības gadījumā lūgums arī pievienot provizorisko tāmi un būvis skici. Jo šobrīd uz projektu iesniegšanu mēs lūdzam ieceri un tehnisko projektu un arī iepirkuma dokumentāciju būvniecībai jūs varat iesniegt arī 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas brīža. Bet uz projektu es iesaku jau šobrīd kārtīgi padomāt, cik ir tās izmaksas, kādas jūs plānojat iekļaut projektā. Nu, lūk, un tad jau šobrīd, ja jūs zinat, kāda jūsu ir ideja, tad aicinu sazināties ar būvvaldi. Ja jūs plānojat būvniecību, nu, pajautāt, vai konkrētajā vietā šo te ieceri var īstenot, vai to atļauj detāla plānojums. Tālāk arī domāt par projektu īstenošanas un finansējumu, no kurienes jūs ieguldīsiet finansējumu. Un jā, tas ir tās būtiskākās lietas. Šobrīd man svarīgākais arī ir, lai jūs līdz šai vietai saprotat, vai mana ideja iecere atbilst. Un, ja jā, tad droši iesaku turpināt, strādāt pie jūsu idejas, konkretizēt to, kļūt par lauku atbalsta dienesta elektronisku pieteikšanās sistēmu, lai tiktu pie veidlapas. Un sākt arī provizoriskās tāmas aprēķinu, cik tad kopā tas maksā, veikt tīpus izpēti, iepazīties ar kritērijiem un, protams, nākt uz konsultācijām un pārunāt jau jūsu konkrēto ideju. Un, jā, visas jautājumas. Un šeit arī Pierīs partnerības mājaslapā ir apkopoti iepriekšējā plānošanas periodā īstenotie projekti. Es domāju, ka tā ir laba datubāze, kur jūs varat iedvesmoties. Un papildus
Šobrīd ir plānoti vairāk pasākumi. 15. septembrī būs šāds pats webinārs, kur mēs iesim cauri projekta veidlapas aizpildīšanai konkrēti EPS sistēmā. Līdz ar to jau uz projekta vērtēšanas, projekta aizpildīšanu jau jābūt konkrēti skaidriem tāmei, un ko jūs plānojat. Līdz ar to ir pietiekams laiks, lai sagatavotos, un 19. septembrī mēs plānojam pieredzes braucienu uz Jelgavu. Tas ir bez maksas, kur var braukt un iepazīties ar līderu projektu īstenotājiem un gūt ne tikai teorētisku, bet arī praktisku pieredzi. Un papildus arī 26. augustā tiek organizēts seminārs Piķis nav problēma, tur būs arī tiešsaistes un šī pati prezentācija arī tiks. Nu jā, un pierīgas partnerība nav tikai tie, kas organizē līderu konkursus, bet mēs ikdienā sniedzam atbalstu dažādu ideju īstenošanai, un ja jums ir kādas idejas, ko jūs vēlaties īstenot šajā teritorijā, droši sazināties un būsim gatavi sadarboties. Tā kā paldies jums liels un uz saziņu!